Labrīt, pulkstens ir tikai 7:45. Visi citi vēl guļ vai dzer kafiju, bet es esmu jau šeit, jo katra minūte bez biroja ir pazaudēta minūte. Kā es mīlu savu darbu! Oho, 150 nelasīti e-pasti pa brīvdienām, super, fantastiski! Tā nav nekāda mēstule, tie 150 jauni e-pasti, jaunas iespējas. Sākam tik atbildēt, es vienkārši dievinu savu darbu. Un printeris nestrādā, forši! Tas tik ir izaicinājums manai stresainajai noturībai. Kurš gan grib, lai visi iet gludi, tas taču ir garlaicīgi, kā es mīlu savu darbu. Pusdienas, nē, es labāk pasēdēšu pie datora. Kāpēc tērēt stundu sarunām pie pusdienu galda, ja es varu te forši taisīt atskaites un zvanīt klientiem, rakstīt rēķinus, tik forši man negribas nekur iet. Ka es jau gaidīju, ka man būs šitāds uzdevums. Priekšnieks teica, ka līdz rītam jāsatājas. Budžeta nesot nekas ģeniāli, tā ir iespēja man atkal sevi parādīt forši. Paldies par uzticību, es tik ļoti mīlu savu darbu. Ko labi. Pulkstens jau 8 vakarā. Visi vāja jau mājās, bet es stiprs, es tepat cīnos pa darbu, man baigi patīk forši. Īstenībā vajadzētu varbūt iet mājās, bet forši, pēc 12 stundām jau būšu atpakaļ un atkal būšu atpakaļ, varēšu strādāt, darīt savas lietas un es ceru, ka vadība redz šo video, es mīlu savu darbu.